Eiropas Savienība ir nevis kara, bet miera projekts. Tā sarunā ar Latvijas televīziju uzsver Eiropas Savienības misijas vadītājs Krievijā lietuviešu diplomāts Vigauds Ušacks. Eiropas Savienība nekad neatzīs Krimas aneksiju, tomēr vienlaikus nav runa par militāru līdzekļu lietošanu stāvokļu mainīšanai. Diplomāti intervējas mans kolēģis Imants Frederiks Ozols. What's strange, but perhaps you can explain this to me. Varbūt jūs varat izskaidrot man šādu dīvainību. Arī prokrieviskie kaujinieki no neatzītajām Doņetskas un Luganskas republikām tāpat uzstāja, ka viss, ko vien viņi vēlas, ir miers, Ukrainas teritoriālā vienotība. Vai esam šizofrēnijas pasaulē? No, we're living in a world of the... Nē, mēs dzīvojam ļoti komplicēta hibrīda kara pasaulē, kur karš tiek īstenots ar apmānu, meliem, kur informatīvā telpa tiek izmantota valsts virzītam naratīvam un ar cilvēkiem manipulē. Tas padara šī konflikta risināšanu daudz komplicētāku un grūtāku. Vai jums ir iemaņas strādāt šādā apmāna un visu to pārējo minēto lietu vidē? Mēs visi mācāmies darot, diemžēl. Tad neesat gatavs, un Krievija ir mums priekšā? Nē, es tikai saku, ka mēs mācāmies darot. Katram no mums jādara maksimālais - diplomātiem, politiķiem, uzņēmējiem un medijiem, lai pirmām kārtām pastiprinātu mūsu cilvēku imūnsistēmu pret Krievijas propagandas manipulācijām. Tas no vienas puses. No otras puses, tas mudina uz lielāku vienotību Eiropas Savienībā un vienotību ar mūsu transatlantiskajiem partneriem Amerikas Savienotajām valstīm. Gan lai atbalstītu Ukrainu, gan lai uzturētu nemainīgi mūsu politiku pret Krieviju tik ilgi, kamēr netiks pilnībā izpildīta Minskas vienošanās. Vai jūs teiktu, ka mums labi sekmējies šajā hibrīda karā? Kas viņi? Mēs, Eiropas Savienība. Redzat, Eiropas Savienība nav kara mašīna. Tas ir miera projekts. Tādēļ mēs novirzām līdzekļus Ukrainas ekonomikas attīstībai, cilvēku resursu stiprināšanai, kā arī ar mūsu misiju palīdzību atbalstot uzraudzības misiju un Eiropas misiju drošības sektora reformām. Tas ir daudzpusīgs pieejams, taču tajā pašā laikā mums jābūt realistiskiem attiecībā uz propagandas mašīnu. Vēl ir daudz darāmā, lai projicētu mūsu pasaules redzējumu un stātos pretīm propagandai. Kur ir šī robeža starp to, lai būtu par kara mašīnu, kas, kā jūs teicāt, nav Eiropas Savienības gadījums, un vēršanos pret propagandu? Ko līdz vēršamies pret propagandu, mums jāveic kontrapropaganda vai kas līdzīgs, un tas jau ir viens no kara instrumentiem. No manas skatpunkta raugoties, propagandai ir savas robežas. Lai kā ar cilvēkiem tikt manipulēts, viņi saskars ar rietumiem. Arī vizītes Rīgā, kā mums ir šodien 25 žurnālistiem no Krievijas, tas parāda, ka mēs neveicam Krievijas izolāciju. Vai tā būtu mūsu kontrapropaganda? Tā nav mūsu kontrapropaganda. Tas ir mūsu dzīvesveids, veids, kā mēs komunicējam. Bet atvest žurnālistus no Krievijas uz Rīgu un parādīt Eiropu, vai tā būtu mūsu maigā vara? Tas ir mūsu spēks. Eiropas Savienības ekonomiskais, politiskais un sociālais modelis ir mūsu spēks. Tas ir pats spēcīgākais instruments, kuru, kā mēs šķiet, daži Krievijā uzskata par lielāko biedu, pat lielāku par NATO. Šie jautri satrauc, ka Eiropas ekonomiski, politiski, sociālais modelis nozīmētu milzīgas izmaiņas Krievijā. Mēs visi ticējām, ka mums ar Krieviju ir kopīga darba kārtība. Līdz kamēr sākās karš Ukrainā un notika Krimas nelikumīga aneksija, ticējām, ka Krievija apņēmīgi īsteno modernizāciju un iet tuvināšanās ceļu ar Eiropas Savienību, uzņemot tās pašas vērtības un respektējot šos principus. Taču šķiet, ka kaut kādu iemeslu dēļ esam dzīvojuši ilūziju pasaulē. Rīgas Austrumu partnerības samita noslēgumā deklarācijā ir minēta Krimas nelikumīga anektēšana, taču tas darīts neminot, ka to veikusi Krievija. Izstrādājot noslēguma deklarācijas tekstu, šis formulējums bija strīdu sābols ilgāku laiku. Kaut vai ņemot vērā Itāļa Botero valstu dalījumu lielvarās, vidusvarās un mazajās, vai mēs sagaidām, ka Krievija, kas saskaņā šo dalījumu, vai to vēlamies vai ne, ir lielvara, atdos Krimu, kas nu jau kaut nelikumīgi kļuvusi par federācijas sastāvdaļu. Vai mēs to tiešām sagaidām, vai arī tie ir tikai vārdi? Eiropas Savienības nostāja ir skaidra. Mēs neatzīstam Krievijas veikto Krīmas nelikumīgo aneksiju, un mēs to nekad nepieņemsim. Neredz apstākļus, pie kuriem mūsu pozīcija varētu mainīties. Jā, bet ko tas reāli nozīmē?
Tas nozīmē to pašu, ko Baltijas valstu nelikumīgās okupācijas gadījumā 40. Tātad Krima var palikt nelikumīgi anektēta nākamos 50 gadus, ja vien kaut kas nenotiek. un mēs neesam tie, kas šo kaut ko organizēs. Katrā ziņā mēs nesūtīsim karavīrus uz Krimu. Būsim godīgi par to. Ir nepieciešams politisks process, lai nonāktu zināmā stadijā.